Tā, mīļie, mēs esam tikuši ar dievpalīgu līdz 5. nodaļai. Un 5. nodaļa tā jaunā un tādā padziļinātā veidā turpina to, kas jau 4. iesākās. Proti 4. nodaļā bija vairāk tas Pāvila pamudinājums, ko mēs iepriekš runājam, vairs nedzīvot tā kā pagāni dzīvoja. Proti, ka reizē ar jauno Dievu bērnu stāvokli, ar to, ko viņi ir saņēmuši caur Kristu, ka viņiem ir, ka viņi nevar palikt tajā vecajā dzīvē. Un tur bija pieminētas tādas lietas, un arī tālāk viņš par to runās, kur mēs tā kā varētu domāt, kā tad kristiešiem kaut kas tāds varētu būt. Bet tie vecās dzīves un pagānu dzīves ieradumi, viņi nemaz nav kādreiz, un it sevišķi tā laika pagāniem, nebija nemaz tik vienkārši no viņiem atstāties. Jo kādreiz jau ir arī tas dzīvesveids, iedomājieties, pagāniem. Piemēram, līdz pat šim laikam Āfrikas kristiešiem ir problēma, gluži kā apostols Pāvils rakst Timotejam par bīskapiem. Kādam pieklājas būt bīskapam? Vienas sievas vīram. Tur, kur, teiksim, Āfrikā, tur var būt daudzas sievas, tiem pagāniem. Pagāniem bija daudzas sievas. Ja jūs zināt Latvijas vēsturi, tad lielais naids un pat, kas pārgāja sadursmē starp vācu bruņiniekiem, tādu nelielu karaspēku daļu, kas bija devusies uz Leišiem, kopā ar latviešu sabiedrotajiem, un izcēlās tā kauja, kur bija ļoti veiksmīgi militāri latvieši ar Leišiem pie Garozas sakāva tos 40 vācu bruņiniekus, kas tur bija, dzelzīs kaltie. Strīds iesākās par to, ka no Leišiem tad tur nolaupītas bija tās tie sievieši un tie mūsu senči teica, ka viņi tos ņem sev par sievām, kaut gan viņiem jau sievas bija mājās. Un tie bruņinieki pateica, ka ja jūs gribat ar mums, ar kristiešiem tā kā būt, tad varbūt tikai viena sieva. Un tas viņiem nepatika. Un tad kopā ar tiem Leišiem, kas tos savus jau sagūstītos, tur sekoja viņiem līdzi, tur pa krūmiem slēpdamies, tad tie latvieši, kur tad bija tos Leišus, pat veiksmīgi laupījuši, viņi nebija latvieši, bet kurši droši vien, vai kādi, jā. Un viņi ar tiem uzreiz jau tā kā sazinājās, un tad klupa visi kopā vāciešiem, un tas naids bija tāpēc, ka nedrīkstēja būt vairākas sievas. Lūk, līdz pat šim laikam, ko darīt, piemēram, kristietim Āfrikā, ja viņš kļūst par kristieti un viņam ir 3 sievas. Tas vairs nav jautājums pat par kaut kādu tādu, šķīstību vai kaut ko tādu, bet viņš ir uzņēmies rūpes par viņām. Viņš viņas ir uzturējis. Ko tagad? Šķirties, un tad no kurām šķirties, un no kuras nešķirties. Atsakot, tas pat tādā ziņā, izkārtojuma ziņā, tas ir tas vecais dzīves veids, kas ir bijis, viņš nav tik viegli nemaz izmaināms. Tur ir pat tādas, tādas lietas, kas ir ļoti grūti atrisināmas. Bet, protams, arī viss tie grēki un vecās kompānijas un tā tālāk. Bet 5. nodaļā tā tēma iet tālāk. Ja tā 4. vairāk
ir vērsta uz atpakaļ, uz to veco dzīvesveidu, kur tas jaunais status vairs neļauj dzīvot tā kā pa vecam. Un tas ir jānovelk, tas atmetiet savu iepriekšējo dzīvesveidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā, kā 22. pantā, un atjaunojieties savā prātā un garā, ietērpieties jaunajā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Un tālāk ir turpinājums tieši tad šai tēmai, kas iepriekš ir arī pieteikta. Un lasīsim tātad 5. nodaļu, sāksim. Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis, un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū, lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki, tas viss nepieklājas, bet tā vietā, lai ir pateicība Dievam. Ziniet skaidri, neviens netiklis, nešķīstais vai negausis, tas ir neviens elku kalps, neiemantos savu daļu Kristus un Dieva valstībā. Tātad, 1. pants, dariet tāpat kā viņš, burtiski skan tā. Topiet Dieva atdarinātāji. Tas ir tā kā, iztulkos, dariet tāpat kā viņš. Interesanti, kā ir vecajā. Jā. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Jā, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Jaunajā ir dariet tāpat kā viņš, tas ir drusku tuvāk. Atdariniet mimētai ginestai. Tas ir, tā kā atdariniet. Jeb, dariet tāpat kā viņš. Un te ir tāda lieta, ko mēs jau tā kā no dabiskās lietu kārtības saprotam, kā bērni mācās. Atdarinādami vai tad savus vecākus, vai savus draugus, vai kādus cilvēkus, kas viņiem ir apkārt, caur to cilvēki iegūst kādus ieradumus, paradumus un vispār to veidu, kā viņi dzīvo, kā viņi ar citiem sarunājas, vai kā viņi ar citiem sajietas. Tas jau bieži vien ir tāda, ka viņi dara tāpat kā tie, kas viņiem apkārt. Un, protams, ka šeit ir tāda situācija, ka viņš saka, jūs esat Dieva mīļotie bērni. Ja jūs iepriekš esat atdarinājuši savus vecākus, kā viņi ir, un varbūt kādas lietas ir bijušas labi, un kādas varbūt nemaz tik labi nav bijušas. Un tāpēc jūs arī varējāt tad iekļauties, ja tā varētu teikt, tajos ļaudīs, kas jums bija apkārt. Jūs darījāt tāpat kā viņi. Ja jūs darījāt citādi, tad jūs tur tā kā neiedarētos. Bet tagad ir jauns status, jums jauns stāvoklis Dieva priekšā. Jūs vairs neesat vienkārši tādi šīs pasaules cilvēki vairs, bet jūs esat Dieva mīļotie bērni. Un tur jums ir daudz, kas jāiemācās. Un no kā jūs to varat mācīties? Tikai saprastami, tad Dieva būtību, Dieva sirdi, to, kā Dievs rīkojas attiecībā uz cilvēkiem. Tātad no priekšstata, kādu kristieši redz Dievu, veidojas arī viņu kā kristieša, tas uzvedības veids vai tēls.
Ja viņi redz Dievu tikai kā bargu soģi, nu tad arī viņi ir tiesājoši bauslībnieki. Bet vai tas ir tas, uz ko viņi ir aicināti? Jūs esat Dieva mīlētie, Dieva mīļotie. Dievs pret jums ir izturējies kā pret saviem mīļajiem bērniem. Caur Kristu. Nu tad izturieties pret tiem, kas ir jūsu ticības brāļi un māsas, nu tā kā Dievs pret jums ir izturējies. Topiet tur par Dieva atdarinātājiem. Un tas ir tas, ko mēs jau lasām ne tikai pie Pāvila. To raksta apostols Jānis citiem vārdiem ļoti daudz savā vēstulē. Viņš raksta, ja nu mēs esam no Dieva dzimuši, tad mēs mīlam nevienu to, kas mūs ir dzemdinājis, ir mūsu tēvu, bet arī savus brāļus un māsas, arī tos, kas no Dieva citi ir dzimuši. Jo mēs nevaram citādi iemācīties šo jauno dzīvi Kristū, kad mēs esam viena debesu tēva bērni, un līdz ar to, kas tad mēs esam, brāļi un māsas. Un būt par brāli vai māsu, tas nav vienkārši tituls, un tas nemaz nenotiek tik viegli. Tas ir jāmācās. Nu, tie, kuriem ir bijuši laicīgie brāļi un māsas. Vai ļoti labi esat vienmēr sadzīvojuši ar saviem brāļiem vai māsām? To taču var uzreiz ļoti labi arī ieraudzīt pie maziem bērniem. Nu, kādreiz viņi ļoti slikti savā starpā sadzīvo, kamēr viņi ir mazi, bet tad kaut kā viņi iemācās, un tad, kad viņi izaug lielāki, viņi ir iemācījušies. Bet ja viņiem nav bijusi iespēja mācīties, būt kopā un tiešām, nu tad arī atcerēties, bet tas taču ir mans mīļais brālis vai man mīļā māsa, ja viņiem tas nav tāda iespēja bijusi, tad viņi paliek vienalga tā kā svešinieki. Nu, jā, tas nenotiek tik ar to, ka viņi ir pēc miesas, mūsu brāļi un māsas, ka mēs jau tad būtu iemācījušies būt paši par brāļiem un māsām. Tikai kopā dzīvojot un mācoties. Un tieši tāpat ir draudzē. Tieši tāpat ir ar tiem, kas mums ir apkārt, kas arī ir Dieva bērni. Tur arī ir jāmācās, un tas, uz ko apostols mudina. Un viņš saka, būdam Dieva mīļotie bērni, atdariniet, esiet viņa atdarinātāji, būdam Dieva mīļotie bērni. Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu, jeb upuri par jauku smaržu, tas ir tas vecās derības izteikums, ka ir kāds upuris, kas Dievam patīk. Nu, mēs lasām kādreiz pie tās upurēšanas, un Dievs šo smaržu, viņam viņa patīk. Un kas ir tas, kas patīk Dievam? Kad tur pieliek vīraku un miris klāt, vai kad ir kaut kas, kāda apetītelīga smarža? Nē, ticība un paļāvība uz Dievu ir tas, kas to jauko smaržu rada. Jo kā mēs to lasām jau pirmajā upurēšanā, kas Bībelē ir pieminēta, kur Kains un Ābels pienes Dievam upuri, tad tā jaukā smarža bija no Ābela ticības un paļāvības, kas Dievu priekšā cēlās un ko Dievs uzlūkoja ar labpatiku. Nu, lūk, tātad Kristus, šī pilnīgā
paļaušanās Dievam tas ir tas, kas Dievam labi patic, ka viņš ir upurējis sevi par cilvēkiem, par brāļiem, māsām. Un tas ir tas paraugs, kur mēs tā mācāmies, kur šī Dieva dēla, Jēzus Kristus upuris par mums, ir arī tas veids, kā mēs tad mīlestībā dzīvodami kalpojam citam, un cik tur ir šī lieta, kur mēs viens otru labā kaut ko darām, tik tas arī ir Dievam tīkams upuris. Tas Dievam īpaši labi patīk. Tās pretējās lietas, ko te tālāk Pāvils min, bet netiklība, visādi nešķīstība vai negausība, tur ir šī, droši vien negausības vietā ir kāds cits vārds, kā tur ir 3. pantā. Bet netiklība, visādi veida netīra dzīve un mantkārība. Mantkārība. Jā, šeit ir negausība, jā, jo te ir tāds mantkārības sinonīms, un tad, tulkotāji arī domājuši, kā varbūt, ka mēs arī varam kādu sinonīmu atrast, un, negausība varbūt nav gluži tas pats, kas mantkārība, bet viņi ir, tā kā, ka tev nav gana ar to, kas tev ir, un tev aizvien vajag vairāk un vairāk un vairāk, ja? Tā kā tādā ziņā šādi grēki, kas skar grēkus un šo mantkārību. Jūsu vidū, lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas, proti, ka tas netiek pat par to runāts vai daudzināts, kur cilvēki, tā vai tālāk arī savās runās vai muļķīgās vai rupjās, tas viss nepieklājas, viņš saka, bet tā vietā, lai ir pateicība Dievam. Un kā to saprast? Proti, lai tu Dievam pateiktos, tev ir jāredz to, ko tu no Dieva esi saņēmis. Un te ir šis atgādājums, cik daudz labākas lietas par tām, kas tavā vecajā dzīvē tev likās tik patīkamas, iekārojamas vai vilinošas. Cik daudz labākas lietas par to tev ir devis Dievs Kristu. Mūžīgo dzīvību un apsolījumu, kā mēs te runājām, lai mēs būtu par Dieva godības slavu. Kā pa pirmajās nodaļās. Ja? Ka mēs būtu viņa godības slava. Tātad tādi ļaudis, kur ir iegājuši šajā Dieva bagātajā godībā, un Dievs saka, paskatieties, tie ir manējie, es ar viņiem lepojos. Tātad, cik ārkārtīgi brīnišķīgas, augstas, dārgas lietas Dievs mums ir devis ar Kristu, gan grēku piedošanu, gan atjaunotu dzīvi, mūžīgo dzīvību un ieiešanu Dieva godībā, tad nolieciet tos savus vecos elkus un kārības blakus. Vai jūs to varat salīdzināt? Jūs to nevarat salīdzināt. Par to ir kauns to pat pieminēt, neklātos. Bet atcerieties, ko Dievs jums ir devis, tad salīdziniet to veco dzīvi ar to jauno, un tad jums būs par ko pateikties Dievam. Tad jums būs. Un tāpēc viņš runā tādā veidā, ka viņš saka, kad visām šīm nekaunīgiem, muļķīgiem runām, rupjiem jokiem, tad jūs ne uz to skatāties, ja jūs tā dzīvojat. Skatieties uz to, kas jums ir Kristu apsolīts un dāvāts, un tad jums būs gan pateicība Dievam, gan pavisam citas runas. Un ziniet skaidri, viņš saka, neviens netiklis, nešķīstais vai negausis, jeb mantkārīgais, neiemanto savu daļu Kristus un Dieva valstībā. Un te ir tas, kas ir vienmēr Pāvila tajās runās. Viņš
īsākā vai garākajā veidā, tur, kur viņš zina kaut kādus specifiskos grēkus, kā piemēram korintiešu grēkus, viņš labi zināja, jo viņš tur bija, man liekas, 18 mēneši viņš bija pie korintiešiem, kaut kā tā. Jā. Un tad pirmajā vēstulē korintiešiem, tad 6. nodaļā tur ir tāds līdzīgs izteikums, tikai viņš ir garāks. Tātad, vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dievu valstību? Nemaldniet sevi, nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz rupjību runātāji, nedz laupītāji Dievu valstību neiemantos. Daži no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un ar mūsu Dievu garā. Šeit ir īsāks, tā kā tas sapraksts. Viņš saka, ziniet, skaidri, neviens netiklis, nešķīstais vai mantkārīgais, jeb negausis, Dieva valstībā neiemantos savu daļu. Un atkal mēs varam likt to klāt, to, kas korintiešiem tur ir tā izstāstīts. Jūs arī, daži no jums ar tādi bija. Bet jūs esat nomazgāti, šķīstīti, neaizmirstiet to. Atjaunojieties savā sirdsprātā. Ja pasauli jūs velk atpakaļ, un jūs esat jau atkal kaut kā mēs dziedājam, pielipuši pie grēkiem, kā mēs dziedājam šodien iesākumā dziesmā, ka mēs gan pie grēkiem reizēm pieķeramies līpam, bet tad ar žēlastības spēkiem mēs tiksim uzvarētu un tā. Uzvarēsim tos grēkus. Tātad caur pastāvīgu atgriešanos, un no šīm lietām ir jāatgriežas, viņās nedrīkst palikt, jo citādi mēs esam zaudējuši to, ko esam ieguvuši, ja mēs paliekam tajā vecajā pusē. Bet kas ir zīmīgi, ka arī visās šajās uzskaitītajās lietās bieži vien tiek izcelt tieši mantkārība. Vai tā būtu vēstule kolosiešiem, vai tā būtu arī, kur mēs arī citur, man liekas, ka Timotejam, vai kur ir šie grēku saraksti, tur pie mantkārības ir klāt, ka tā ir elku kalpošana. Un tas, protams, ir tāds arī Dieva atklāts un arī pestīšanas vēsturē labi redzams, ka visspēcīgākais elks cilvēkiem ir manta. Mantas dēļ cilvēks ir uz daudz ko gatavs. Un kāpēc apostols Pāvils tieši to elku kalpošanu tur tā vienmēr pie mantkārības pieliek? Jo šeit, varbūt tas nav skaidrs šajā latviešu tulkojumā, tas ir, ka tieši neviens elku kalps, ka tas tā kā būtu tikai pie mantkārības, tas varbūt tā nenolasās, bet tas tā ir. Jo tas ir tieši šis pleonektēs, jeb mantkārīgais, jeb negausis, rausējs, rāvējs, viņam ir klāt, kurš ir elku kalps, proti. Viņš ir elku kalps. Ja? Un to mēs redzam visur, kur gan tas elks, ko izraēlieši tuksnesī izveidoja patvaļīgi Ārona, kā saka, vadībā zelta teļu, tas ir palicis kā tāds manta kalpošanas un mantkārības tāds tēls. Un galu galā Jēzus ir teicis, neviens nevar kalpot diviem kungiem, un kādi šie kungi ir, kas tad stāv tam kungam pretī.
Neviens cits grēks, kā neviens cits elks, kā mamons, jeb manta. Tā lielā izšķiršanās, tas lielais elks, kas ir Dieva visnopietnākais pretinieks elku kalpošanā, ir tieši manta. Un tāpēc mantkārība vienmēr pie Pāvila tiek atzīmēta, ka tā ir elku kalpošana. Jā, viņa tā kā neizskatās tā mantkārība tik neglīti kā netiklība vai nešķīstība vai tur, es nezinu, tur dzeršana vai viņi neizskatās tā, bet tāpēc arī viņi tiek iezīmēti vienmēr kā tāda elku kalpošana. Tālāk 6. pantā. Neviens, lai jūs nepieviļ ar tukšiem vārdiem, jo pār to nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem. Nepalieciet kopā ar tiem. Jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma tai kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiess. Pārliecinieties, kas ir patīkams kungam. Pagaidām līdz šejienai, līdz 10. Mēs redzam, ka visi maldi iesāks ar runāšanu. Arī patiesība iesākas ar vārdiem. Pat tad, kad ļaudis bija tiešā Dieva tūmā, Ēdenes dārzā, Dievs uz viņiem runāja un deva savus baušļus. Tur bauslis, tā varētu teikt strikti, ir viens. Bija pavēle, protams, savu dārzu kopt un sargāt, tas arī bauslis, bet tas galvenais bauslis bija aizlieguma bauslis neēst no tā koka, kas ir dārza vidū, jo tanī dienā kungs teica, kad jūs ēdīsiet, jūs mirsit. Tad nāca velns un viņš arī runāja. Un tā līdz pat šim laikam nav nevienas mācības, kas būtu bez runāšanas. Arī tie, kas saka, Dievs ir tik neaptverams, tik liels, un viņa vārdos nemaz nevar izteikt. Un tāpēc ir jāiet klusumā. Un tagad mēs jums mācīsim, kas tai klusumā būs, bet mēs runāsim, mēs neklusēsim. Jo Dievs caur Bībeli nevar runāt, bet ar mums viņš var runāt. Galu galā secinājums. Jā, vienmēr Dieva patiesībai tiek likt pretī vārdi. Un Pāvils saka, tukši vārdi. Kas ir tukši vārdi? Tukši ir vārdi, aiz kuriem nav Dieva apsolījumi, aiz kuriem nav Dieva patiesības, kas ved prom no Dieva vārdiem. Tie ir tukši vārdi. Aiz viņiem nav tā, ko Dievs ir devis vai solījis dot. Un ja cilvēks tiek vests prom no Dieva vārdiem, Dieva apsolījumiem, tad šie vārdi var būt ļoti skaisti. Viņi var norādīt uz kādām lietām, kas tev var šķist ārkārtīgi augstas un brīnišķīgas. Bet viņas ir tukšas, jo aiz viņām nav Dieva apsolījumi un Dieva vārda. Un tur, kur cilvēks iet šiem maldiem līdzi, tā nav tāda, viedokļu dažādība, kas tā kā varētu būt cilvēkiem. Nē, Pāvils saka ļoti, ļoti skarbi.
Jo Dieva dusmība, par to nāk Dieva dusmas pār nepaklausības bērniem. Nu, un mēs jau šo tēmu jau 2. nodaļā apskatījām, kur arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstī, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Tātad šie nepaklausības bērni atkal rodas tur, kur Dieva vārds tiek atmests, kur cilvēki tiek vesti kaut kur it kā tālāk, vai kādā lielākā svētumā, vai kādā dziļākā atklāsmē, bet aiz tā nav Dieva apsolījumi. Viņi tiek vesti prom no Dieva apsolījumiem un no Dieva vārda patiesības. Tāpēc šie vārdi tiek saukti par tukšiem, un viņi aizved tur, kur Dieva dusmas nāk par nepaklausības bērniem, proti atpakaļ šajā nepaklausībā Dievam. Nepalieciet kopā ar tiem. Tātad, acīm redzot, tas, ar ko Pāvils šajā savā vēstulē, kas ir veltīta vairākām draudzēm, kas ir ļoti līdzīga, kā mēs esam Kolosiešu vēstulē. Un kolosiešiem šī tēma ir izteikti atkal, nu, ja jūs tā, kur viņš arī runā par tādu maldināšanu un citu, tāpat ar vēstulē Filipiešiem viņš par to runā, ka neļaujiet sevi aplaupīt ar tukšu prātošanu filozofiju, cilvēcisku. Tātad, tur ir bijis tā, ka acīm redzot, nu, tām draudzēm, kas bija Kristus evaņģēlijas saņēmušas, kas bija kristīgi ļaudis, kas bija tik tiešām, nu, dzirdējuši skaidru evaņģēliju mācību, ka tu pa virsu bija nākusi kādu maldināšanu. Vai tas ir kaut kas neparasts? Ja mūsu tēvi vai ļaudis, kurus mēs vēl redzam mūsu vidū, dzirdēt daudz no tām lietām, kas liekas pilnīgi pieņemamas šobrīd no mūsu baznīcā. Viņi teikt, kā kaut kas tāds var baznīcā rasties? Tā taču nemaz nav, nu, īsti cienīgi varbūt arī saukties par īstu ortodoksu vai evaņģēlisku baznīcu. Bet tas ir noticis. Tas notika toreiz, un tas notiek visos laikos. Jo pirmkārt, nomainās paudzes. Tie, kas ir šajā tīri evaņģēlija mācībā dedzīgi dzīvojuši, viņi aiziet mūžībā vai nu, jau vairs nevar arī kādas lietas lemt, vai tas vairs nav no viņiem atkarīgs, ir citi nākuši vietā. Nu, protams, mums varbūt nav tik skarbi, kā bija apostolim Jānim, kurš teica, ka tas Diotrefs, kas ir uzkundzējies draudzei, tas nemaz viņa sūtītos ar vēstuli, ko viņš sūtīja šos savus mācekļus, savus darba biedrus, ne tika nepieņem, bet arī no draudzes slēdz ārā tos, kas pieņem šo Jāņa sludināto vēsti. Nu, ka nes un sludina, tos pat
kas tos slēdz ārā no draudzes. Jā, bet tā tas notiek, tā nav kaut kāda cita draudze, tas nav, bet vēlns pa vidu ir briesmīgas lietas darījis. Un tas viss ir ar tukšiem vārdiem, skaistiem vārdiem, ļoti gudriem vārdiem, ko Pāvils citviet sauc pat par filozofiju. Skatieties, ka jūs neviens neaplaupa ar filozofiju, viņš raksta. Un pamazām, tas tā izveidojas. Un tāpēc kristīgā draudze nekad nav tanī ziņā pasargāta. Tas jau ir zināms kopš šādiem laikiem, ka tur, kur Dievs ir veidojis savu baznīcu, vēlns arī savu mazu kapeliņu ir uzbūvējis. Tikai, nepaliek otrādi. Ka vēlnam tā lielā baznīca un tiem, kas turas pie evaņģēlī, tā mazā kapeliņa. Un tāpēc ir ļoti nopietni tas, ko Pāvils saka, nepalieciet kopā ar tiem. Jā, vai tas to varētu tā kā divējādi saprast un iztulkots nav labi. Varbūt 7. pantu Andris izlasītu. 7. Jā. Nebiedrojieties ar viņu. Jā, tas būtu labāk. Jā. Nebiedrojieties. Nepalieciet, tas tā kā, ejiet prom no viņiem, bet nē, tas nebūtu tas, kas būtu jādara. Pirms 30 gadiem, šogad mēs svinēsim jubileju lielajai mūsu baznīcas schizmai, kad viena daļa tiešām evaņģēlisku teologu un mācītāju un draudzes locekļu nošķīrās no mūsu baznīcas tikai tāpēc, ka tur bija tādi, kas nepalika skaidri, negribēja palikt skaidri un nepalika skaidri Dievu vārdos. Viņi izdarīja tā kā šai tulkojumā, nepalieciet kopā ar tiem. Bet taču tas nav tas, ko apostols tā īsti, ja mēs lasām arī oriģinālu un domājam, ko viņš gribētu. Viņš jau nesaka, mīļie draudzes locekļi, kuri kaut kas ieperinājies tajā mājā, rīkojas tā kā āpši. Raimonds jau smejas, viņš zina to āpšu stāstu, ja? Āpši ir brīnišķīgi racēji. Viņi izrok plašas, skaistas alas. Labs atkal viltīgs zvērs. Viņi labprāt dzīvo to āpšalā, bet viņi ar āpsi nevar izcīnīties. Āpsis tai lapsai, kas saka, ieklūp krāgā un lapsai jāmūk. Tā lapsa skatās, ka tas āpsis ir drusku kaut kur aizgriezies prom un atzīmē, proti piečurā āpšalu. Un tad āpsis ienāk iekšā, viņš saka, es labāk rakšu sit un aiziet citur. Un lapsas kūmiņš priecīgs, viņš tur audzināt savus bērnus un tā. Proti, šis stāsts liek mums padomāt, mēs nedrīkstam rīkoties kā āpši šī gadījumā. Ja? Jo mums nav jāiet prom tur, kur mums ir dots apsolījums, mums ir jāpaliek. Jāpaliek tur, kur mēs esam, un jācīnās par to, kas ir Dieva vārda patiesība. Bet ļoti skaidri jānošķiras un kā tur bija tas vārds? Nebiedroties, jā. Neesiet viņu līdzdalībnieki, tā tur ir. Metohoj, tas ir tā kā
neesiet līdzdalībnieki tajās viņu mācībās, tajās lietās, neiet viņiem līdzi. Tas ir kā atklāsmes grāmatā, no tās Bābeles iziet ārā. Nu, tas atkal, jā, ir tādi brīži, kad citādi nevar. Bet tas nav tas, ar ko jāsāk. Nu, tur bija tā, ka tā Dieva tauta bija jau Bābeles gūstā. Ja, piemēram, es iedomājos tā, kad tas varētu kaut kas tāds notikt, piemēram, ja? Ja pēkšņi mūsu baznīca nolēmj, ka vairs svētie raksti un luteriskās ticības apliecības nav viņa mācības pamats. Ka ir kaut kāds cits mācības pamats. Jebkāds cits. Tad vairs tajā lielajā kopībā, tad mēs vairs tā kā neiedaramies, mēs vairs neesam savā vietā, ja mēs esam luterāņi. Bet kamēr mūsu ticības apliecībā baznīcas satversmē ir rakstīts, ka vienīgais mūsu mācības pamats ir vecās derības un jaunās derības svētie raksti, kas tiek skaidrot saskaņā ar mūsu luteriskajām ticības apliecībām, tas taču ir tas, kam mēs ticam. Ja kāds tur ir ieviesies blakus ar kaut kādu citu mācību, tad mēs viņam neiesim līdzi, bet viņš arī tad nav īsti šīs baznīcas likumīgs, loceklis. Viņam būtu jāiet prom. Tas, ka viņi negrib iet prom, cits jautājums, protams. Jo mūsu baznīca ir tāds uzticams tautā zīmols, ja tā varētu sacīt, tomēr. Un ja viņi aizies kaut kur prom un visas savas muļķības mācīs, kurš te viņos klausīsies? Bet piesakdamies ar baznīcas autoritāti, viņi, protams, var sapulcināt daudz vairāk klausītājs, jo viņam ir, kā viņš ir baznīcas mācītājs. Tātad baznīca to akceptē. To, ko viņš tik interesanti vai aizraujoši māca, bet kas neatbilst svētiem rakstiem. Tā kā šis 7. pants ir, nepalieciet kopā ar tiem, viņš, varbūt to nianses neizceļ, nebiedrojieties, neesiet līdzdalībnieki pie tām lietām, ko viņi dara. Tad tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma, iekš tā kunga, dzīvojiet kā gaismas bērni. Kā var cilvēkus saukt par gaismu? Kristus teica, es esmu pasaules gaisma. Jā, viņš teica, sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, modiona, tas ir tas mērtrauks, pūrs ar tāds paliels mērtrauks bija. Jā, mērtrauks, jā. Jā, mums tikai palicis tas, ka tas pūrs ir palicis tā kā līgavām klāt, tas ir aizgājis, jā, vai jaundzimušiem bērniņiem ar tur pašvaldība kādreiz pūriņu gādā, jā, tur, kaut ko tādu, jā. Tāpēc, ka tā kastes, tāds saturs var mainīties, bet tas ir mērtrauks, pūrs ir mērtrauks, jā. Un tas modions ir, viņš nav varbūt gluži 1:1 kā pūrs, bet arī tāds paprāvs mērtrauks. Tātad gaismu iededzis. Tā jūsu gaisma, lai spīd ļaužu priekšā, ka tie redzēdam jūsu gaismu, lai tie redz jūsu labos darbus tai gaismā. Un kas ir šī gaisma? Tā ir evaņģēlija gaisma. Nav citas gaismas, kuras nesēja varētu mēs būt. Ne cilvēka prāta gaisma, ne kaut kāda, ko mēs te varētu iedomāties, ko ļaudis sauc par gaismu, bet tas ir
Dieva vārda gaisma, kas dara lietas skaidras. Tāpat kā šajā fiziskajā gaismā mēs redzam skaidri to, kas ir šajā telpā un varam atrast to. Un tā, tieši tāpat arī visas lietas top skaidras, ka Dieva vārds tās ir iztiesājis. Tāpēc jau vecajā derībā 119. psalmā mēs lasām: Tavs vārds ir man kājas spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Kad tavu vārdu atverās, tie apgaismo pat vientiesīgos. Tātad šī vārda gaisma ir tā, kurā mēs palikdami paši topam par gaismu. Jo, ja mēs par to runājam, ja mēs to ticam, ja mēs to slavējam, ja mēs to mācāmies, tā mēs esam šī gaisma. Piemēram, kristīgais mācītājs. Viņš nav gaisma, kad viņš runā visu ko citu. Tikai tad viņš ir gaisma, kad viņš sludina Dieva evaņģēliju patiesību. Tad viņš ir gaisma. Kad viņš runā kaut ko citu, tad jau viņš par gaismu. Tad jūs reiz bijāt tumsa, jums nebija šī gaisma. Šī gaisma iedegās jūsu vidū, viņa tika jums sludināta, un jūs atzimāt ar šo te sludināto vārdu, un esat ar to gaismas bērnu tapuši. Par to mūsu kungs ir runājis: staigājiet gaismā, kamēr jums ir gaisma. Protams, tas pirmais, kas ir, viņš teica: es esmu pasaules gaisma. Bet, protams, ka viņš runā par to, ko viņš sludina par savu vārdu. Tajā staigājiet, šajā ticībā staigājiet, ka jūs topat par gaismas bērniem. Tad jūs esat caur Kristu, jūs esat gaismiekš tā kunga, tad dzīvojiet kā gaismas bērni. Un gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiess. Te atkal mēs varētu to labāk saprast, un arī viena un otra šī rakstu vieta viena otru paskaidro, proti, kur kungs ir teicis: jūs esat pasaules gaisma, un viņš ir teicis: tā jūs gaisma, lai spīd ļaužu priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus. Un Luters ļoti zīmīgi pateicis ir: bez evaņģēlija, bez vārdiem, bez mācības darbi ir tumši. Viņi ir tumši. Cilvēks nevar saprast, vai tie ir labi vai ļauni. Bieži vien ļaudis tos darbus, kas saprotam tikai evaņģēlija gaismā, tur par ļauniem. Tos, kas nemaz nav labi, viņi atkal savukārt tur par labiem. Kaut vai šodien mēs iesākām tēmu, kas saistīta ar to, ka ar mirējiem ir jārunā par nāvi. Patiesību sakot, tas ir ļoti svarīgs, labs darbs, kur cilvēkam, kuram ir maz atlicis, arī to pasaka. Un reizē arī sludina evaņģēliju. Pasaulīgajam cilvēkam tas varētu šķist visbriesmīgākais darbs. Man pašam ir bijis tā, kad man attaicina pie mirējiem, un es sāku ar to mirēju runāt, ka viņam daudz nav atlicis, man radi klūp virsū: ko jūs runājat? Tas ir kaut kas šausmīgākais, ko viņi varētu iedomāties. Jo viņi par visu kaut ko, viņi gatavi, zinādami, ka viņš drīz mirs, varbūt pēc dienas, varbūt pēc stundas,
Viņi saka, tu vēl izveseļosies, tu vēl iesi makšķerēt, vēl tu dārzu raksi, mēs vēl ar tevi kopā vēl svinēsim un viss, kas būs. Bet tas, kad cilvēkam pasaka par to, ka viņš drīz mirs, var tapt skaidrs un redzams kā labs darbs tikai tad, ja seko evaņģēlijs. Tikai tad, ja viņi saprot un dzird, kāpēc tagad par to tiek runāts, jo ir daudz labāka cerība par dziedināšanu. Un dziedināšana arī varbūt, visticamāk arī nebūs, kā viņi paši to apzinās. Bet tam cilvēkam tiek pasludināta grēka piedošana, mūžīgā dzīvība, un tad tikai saprot, cik tas, kas ir sacīts vai darīts, ir labi. Un cik ļauni ir tā kā Ibsen tajā pērā gintā, kur tas pērs gints izklejojies pa pasauli, atnāk pie mātes, māte ir uz nāves gultas. Un viņš viņai stāsta, kā redz, mēs braucām un brieži kamanās, un kā tur viss cik jauki bija, un tā. Un skatās, māte nomirusi. Tā tad to var redzēt tikai gaismā. Tikai Dieva patiesība ir tā, kas rada īsti krietnas, taisnīgas un patiesas lietas. Bet pasauli viņas var nesprast. Pasaulē labie darbi ir, kā? Ja es citiem daru labu, tad man arī būs labs nāks. Kas tas ir par labu darbu, ko tu dari, lai tev labs nāktu kaut kas? Tas nav nekāds labais darbs. Ja tu viņu dari, tāpēc, lai tev pašam būtu labi. Ja nekāds labums man no tā nenāk, tad to viņi nesauc vairs par labu darbu. Diemžēl, arī tā cilvēki kādreiz domā. Un tas nav nekas ne labs, ne krietns, kā pestītājs teica, kad jūs sveiciniet savus brāļus vai viņiem labu darāt, ko tad jūs, vai tad tā nedara arī muitnieki un grēcinieki tāpat? Ko tā labi jūs darāt? Neko. Bet kā, tas taču visa pasaule vienā balsī teiks, tas ir labi. Vai tad es tam cilvēkam sliktu daru? Nē, pēc formas jau tas būtu labi, bet tas nav gaismas augurs. Tas nav nec kaut kas krietns, taisnīgs vai patiess. Pārliecinieties, ja pārbaudiet, kas ir tīkams tam kungam. Tātad ne pēc savu prātu, bet pēc tā kunga prāta. Kā tur var to pārliecināties, tur laikam tad ir daudz jālūdz, tur ir jāzina Dieva vārda patiesība, tur jābūt jau tādam pieredzējušam kristietim, vai vismaz kādam tādam būtu arī jāprasa, vai tas ir patīkams tam kungam. Tālāk 11. un uz priekšu. Nepiedalieties neauglīgajos tumsas darbos, bet gan atmaskojiet tos. Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt, bet viss atmaskotais gaismā top redzams. Jo viss, kas ir gaismā redzams, ir gaisma. Šie ir ļoti grūti vārdi. Tātad, ko Pāvils te tagad ir pateicis? Atmaskojiet, tātad, šīs lietas jau tur ir citādi, vai ne?
Jā. Visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaismu. Bet 11. kā tad ir šis atmaskojiet? 11. nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Tas ir labi, jā. Bet tas vārds ir elenhei, tas ir atmaskojiet. Redziet, ļoti, viņš tulkotājiem gribējās to vārdu paturēt, jo viņš ietver sevī nevis, ka kaut kas ir, tur tumsā darīts un cilvēki to neredz, un tad mēs to ceļam tā kā gaismā, tas ir pareizi un labi iztulkots. Bet ir jau tā, ka tos tumsas darbus cilvēki bieži vien izgrazno. Viņiem priekšā ir maska. Viņi to ļauno sauc par labu, vai arī varbūt tiešām tā domā. Tas nav skaidri pat varbūt tiem cilvēkiem pašiem saprotams. Un es domāju, ka te tieši varbūt ir vairāk arī tas uzsvars uz tādiem ļaudīm, kas var paši nesaprot, ko viņi dara. Un, protams, tas ir tas veids, kā mēs pirmajā pietuvinājumā varam saprast. Ja kāds cilvēks nesaprot, ka viņš dara ļaunu, ja tas, ko viņš dara, izrādās kā ir tumsa un grēks un sautīgums, kad tas tiek gaismā celts, jau atmaskots, ka tam tiek atņemts tas labā darba vai tas liekulīgais, tas tēls, ja maska, kas ir priekšā tam darbam. Tad, protams, tas kristīgais cilvēks no tā atgriežas, un tad arī tas darbs, kas varbūt ar liekulību darīts, vairs viņš tādas nedara. Varbūt pēc formas viņš dara to pašu. Bet tas jau top par gaismu. Piemēram, labdarība ar nolūku, lai tevi slavē, lai tu kļūtu populārs. Kā Jēzus teica, nebazūnējiet, kad jūs dodiet žēlstības dāvanas uz laukumiem un uz ielām, lai ļaudis jūs godātu. Es domāju, 12. pāns pilnīgi skaidri pasaka, par to ir runā. Nav kaut kas tāds, ko cilvēks kaut ko izrotājis, kaut ko svaistu, bet tas ir viennozīmīgi tumsībā darīts, nepaklausības lietas, lapenībā darīt, par kurām tur kauns runā. Paga. Bet mēs tagad, es jau teicu, šis ir pirmais pietuvinājums. Šis ir pirmais pietuvinājums. Tas ir tikai viennozīmīgi nozīme. Cilvēks, kas ļaunprātīgi kaut kur domājis, viņš darīs, kā cits pierāda. Paga, bet piemērs tagad, ko es stāstu, mēģinu ieklausīties. Cilvēks ir bazūn, kā Jēzus saka, lai saņemtu godu no citiem cilvēkiem, viņš ir darījis... Tas laikam nav tumsībā darīts. Nē, viņš sirdī, viņš ir slepens, viņš slepeni to dara sautīgi. Sautīgi viņš varbūt pat, bet tas nebūs tas, ko tumsībā dara viņi vieni paši. Vai ne? Tas ir tomēr kaut kas cits. Paga, es runāju viena veida piemēru, mēs iesim arī tālāk. Drusku pacietību. Proti, cilvēks var, ka tas pirmais un kas visvieglāk nolasāmais šajā atmaskojumā, tas ir šīs liekulīgās lietas, kas patiesībā ir sautīgas, tumsā perinātas, lai jūsu kreisā roka nezinu, ko labā darīs pestītais. Bet šie darbi ir darīti tā, ka tu Dievu valstības lietās dod, lai pēc tam pasaules lietās ar kreiso ņemtu. Tādā ziņā. Un kāpēc Jēzus, piemēram, šo piemēru min? Kāpēc viņš viņu ceļ gaismā, kāpēc viņš atmasko viņu? Lai tie ļaudis, par kuriem viņš runā, un arī tiem, kas, varbūt ir viņa mācekļi un to nekad nav darījuši, lai viņi saprastu, kāda ir īstā došana.
un kāda ir īstā labdarība. Bet pēc formas un summas un devumu tas var sakrist. Tādā ziņā. Es domāju, tas, piemēram, ir tāds vienkāršs piemērs, ļoti uzskatāms, bet noteikti, ka tāds varētu būt daudz. Bet tālāk, bet ar to vēl nav viss. Mēs redzam, ka ir arī tādas lietas, par kurām šeit, ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to kauns pat runāt. Tas nozīmē, ka tur var būt arī tādas lietas, kas ir vienkārši slepenas, un vispār mēs pat par viņām nezinām. Kā tad tās lietas, ko cilvēks slepenībā dara, var tapt par gaismu? Un šis jau ir daudz grūtāk atbildāms jautājums. Vienīgais, ko mēs varam teikt tā, ka caur to, ka tas tiek celts gaismā, atmaskots, un gaismā top redzams, ka tas aicina cilvēku un panāk to, ka cilvēks atgriežas no grēka, ka cilvēks vairs tad tajā nepaliek, un tādā veidā tad, tas, kas ir bijis grēka skarts, taptu dziedināts. Proti, te mēs dziļāk esam kopā ar tādu lietu, ko mēs zinām, ka grēks sēž uz tikumu. Vai grēks sēž uz Dieva dāvanām un parazitē. Tāpat kā slimība parazitē uz dzīvības. Vai daktars ir redzējis kādu slimu beigtu? Beigtu slimnieku. Beigts, bet slims. Beigts ir beigts. Viņš var būt slims. Šķaudīt, klepot, just sāpes. Vai kad viņam sit, varbūt viņam sāp. Vai zilumi rodas? Nē, nekā vairs nav, viņš ir beigts. Beigtam? Nē, beigtam tieši zilumi. Kad tikko, nē, paga. Kad vēl asins rit, tas ir cits stāsts. Bet tad, kad kāds ir jau nomiris un stīvs, tad viņu var daudzīt, sist, ziluma nebūs. Tas ir kriminālistiem svarīga lieta, jo kādreiz. 5 minūtes nomirst, tev vēl kā. Jā. 5 minūšu laikā var pirmā. Lūk, tātad, grēks līdzīgā veidā kropļo kaut ko tādu, kas ir vai Dieva radītās dāvanas, kas ir cilvēks devis, piemēram, cilvēkam dotas. Piemēram, cilvēks ir radīts arī ģimenes dzīvē, viņam ir paredzēts, ka viņam ir tieksme pret pretējo dzimumu. Tā Dievs to ir radījis, kad tas ir normāli. Bet tas grēks un netiklība, viņus tā parazitē. Viņi to kropļo. Viņi to samaitā. Tāpat cilvēkam ir daudz citas lietas, ko Dievs ir devis, kas pašs par sevi būtu labas, bet uz kurām ļoti viegli ieperinās grēks. Ļoti viegli. Viņš tur ieperinās, parazitē un var mocīt to cilvēku un tā, bet viņš nekad nesēž tādā tukšā vietā. Grēks nekarājas tukšumā. Viņš parazitē tāpat kā slimību uz dzīvu organismu, tāpat arī grēks tai cilvēku dvēselē uz tām lietām, kas ir Dieva dāvāts. Ir pat kādreiz mēs to pat varam pamanīt. Kas ir taisnība zināmā veidā arī tādiem varbūt dažiem tādiem psihologiem vai tādiem cilvēku pazinējiem, ko viņi saka.
viņi, gribētu varbūt pat noliegt grēku, bet viņi saka tā, ka viņi to sauc par ēnu. Viņi nesaka grēks. Un tas ir nepareizi. Viņi saka, ka katrai labai lietai ir savu ēnas pusi cilvēkam. Piemēram, iedomājieties cilvēks pedants. Absolūti perfekts visās lietās, viņš to grib izdarīt un tā, lai tas būtu, un pēc viņa nav jāpārbauda vairs, ka viņš ir kaut ko darījis, jo tas viss ir absolūti perfekti. Varbūt ģimenes dzīvē viņš ir pilnīgi neciešams. Vai, piemēram, ir cilvēks, kurš ir brīnišķīgi draudzīgs un laipns un viegli komunicē un ar visiem labi nodibina kontaktus, bet tu viņu dabūji par vīru vai sievu, un tas turpinās arī kādā neusticībā un nepastāvībā. Un varbūt tieši kādreiz, kad mēs redzam, ir, kur cilvēki tā ilgstoši viens otru pazīst. Tieši tās lietas, kuras visvairāk tai otrā kaitina, no otras puses ir tieši tās lietas, kuras mums tai otrā visvairāk patīk. Labi, to man iemācīja mans suns, tāpēc es to stāstīšu. Lūk, man ir bijis vienreiz suns, daži atceras, brīnišķīgs vilciņš, būs dzīves priecīgs, līdz pat savam vecumu nespēkam viņš nerimtīgi bija gatavs skriet pakaļ čiekuriem, ja tik es to smetu vai kociņam, un bija vienmēr tik sirsnīgs, tik labs un tik tāds, pilnīgi, absolūti, tas suniskums viņā bija visbrīnišķīgākajā veidā. Nerimtīgs, nenogurstošs. Un tagad vienreiz mēs aizējām uz mežu un ar ragutiņām, ar bērniem no kalnu brauksim. Suns paliek vai traks. Viņš skrien klāt, viņš kož man kājā, jo es tagad kaut kur braucu projām. Un viņš nerimstas. Es 10. reizi braucu, viņš atkal 10. reizi, tot ar viņu piesien pie koka, viņš pārgrauž savu to pavadiņu, brezentu, un metas ar dubultniknumu klāt. Nekādu tu viņu nevar no tā atradināt, viņš tikpat nerimtīgs. Mēs iekāpjam laivā, viņš laivā nekāps. Viņš 45 minūtes pelda apkārt un rej un kož airos. Labi, ka ne laivā. Neciešams, absolūts suns. Bet tas ir tieši tas pats, kas man viņā patīk. Tikai tā, ja tā varētu teikt, tā samaitātā puse, tā daļa. Es nezinu, vai tas bija ļoti skaidri, bet tas vismaz... Jā, padomājiet par to. Grēks nav absolūti grēks, kurā nebūtu kaut kāda labuma. Viņš sēž uz kaut kā laba. Viņš sēž uz kaut kā laba. Viņš viņu maitā. Tāpat kā slimība maitā dzīvību. Un slimība var būt tikai tur, kur ir dzīvība. Tur, kur dzīvības nav, dakteris pats teica, neviens nešķaud vairs. Un nesūdzās ne par ko. Lūk. Mēs esam nonākuši pie tā, ko es uzreiz nebiju gatavs tam ķerties klāt, tāpēc es tā pakāpeniski tā piegāju, ka tad, kad
tas tiek celts gaismā, tad no tās samaitātās puses tas, kurš pamostas un saņem Dievu žēlastību, viņš tiek dziedināts tajā lietā, kur tas grēks bija ieperinājies. Un tad tas top par gaismu. Tur vairs nav šīs grēka sērgas un kaites. Tur pedants paliek par mīļu, iecietīgu un laipnu ģimenes tēvu. Tur tas, kuram patīk ar cilvēkiem dibināt attiecības, kurš ir draudzīgs un ar visiem priecīgs runāt, viņš paliek uzticams vīrs un sieva. Tas, kurš ir izpalīdzīgs un ir gatavs dot padomu, vairs nav kašķīgs un neciešams savās dzīves lietās. Viņš top dziedināts. Bet tas sēž uz tā paša labā, tas grēks sēž. Viņš nedzīvo kā spoks uz nekā. Viņš ir uz dzīva, Dieva radīta cilvēka, Dieva dāvanām parazitējoša nelaime, posts, sērga. Bet tad, kad viņu ceļ gaismā un viss, kas gaismā redzams, ir gaisma, tādēļ ir sacīts guļošais mosties, celies augšā no mirušajiem, un tev atmirdzēs Kristus. Tur tas top šīs gaismas apmirdzēts, dziedināts, un top gaisma. Un tumsas vairs nav. Jā, tas nenotiek tā uzreiz uz tādu klikšķi, kā tas notiek ar gaismu un tumsu, šo fizisko, jo šai pasaulē jau dzīvodam, mēs aizvien esam apžēlot grēcinieki, bet tas veids ir atkal tas pats. Viņš atkal tas pats. Celt gaismā Dievu tiesas priekšā savu grēku, lai caur Kristu saņem dziedināšanu. Par to ir šī runa. Grēks nepaliek gaisma, nē, bet tā grēka skartā un pat kropļotā dvēseli un cilvēku būtību, tā top dziedināta, tā top par gaismu, tā top vesela. Un tas ir ārkārtīgi tāds, jāteic, tāds stiprinošs un pamudinošs aicinājums, ka nav tā, ka neko nevar darīt. Kāda esam, tāda esam. Apostols bez apstājas aicina būt pie tām lietām, mācīties šīs lietas un saņemt. Celt gaismā, ko tas nozīmē? Dievu priekšā. Tas ir tā kā citiem. Gan. Un nevis tiesāšanas dēļ celt gaismā, bet ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un runā ar viņu. Un ja viņš klausa tevi, to par māsām arī var sacīt, tad tu esi mantojis savu brāli. Viņš ir bijis miris, bet viņš ir tapis dzīves. Lai mantotu, lai palīdzētu tam nabagam, kurš dara kaut ko tādu, par ko
kauns pat runāt. Vai tas ir viegli un vienkārši, vai tas ir, mēs zinām, bauslība rada dusmību, bet tas ir tas, kas tomēr beigās, kad tas mirušais ir uzmodināts ar Dievu vārdu, kad tas notiek, atmirdz viņam Kristus. Jā. Jā, un kas ir tas, kas ir sacīts, guļošais mosties celies augšā no mirušajiem un te atmirdzēs Kristus, vai tā ir kāda sena kristiešu dziesma, ko viņi dziedājuši savā dievkalpojumā, vai tas ir kaut kas tāds, kas viņam iegājies, ko viņi viens otru stiprina. Es nezinu, bet tā īsti tas, viņš ir atzīmēts gandrīz kā citāds, bet tā īsti ar celies topi gaismota, to, tā kā citāti mēs to tā kā nenolasām, tikai, protams, viņš ir līdzīgs, jā. Jā. Mēs ātri pārskrējām te mantrausībai pāri. Par ko gribētos vairāk dzirdēt, jo, ja jau tas ir, ja tas tā ir tā lielā kalpošana, tas ir tas, kas ir kā lielākais augs un kā, tad par ko gribētos vairāk dzirdēt, kā lai viņu nošķir, piemēram, no taupības, no saimnieciskuma, no izdarīguma vai varbūt arī no izšķērdības. Varbūt, jā. Tas iet caur sirdi, un tāpēc tās lietas visas mēs nevarēsim sarakstā ievietot. Vai tā sirds ir pieder tam kungam un kalpo, vai mamonam. No ārpuses to droši vien nevarētu tā neviens pateikt, izņemot to kungu, ja viņš atnāktu. Ja? Es domāju, tās ir vairāk lietas, kas ir uz katru pašu sacītas. Tās nav tādas, kas būtu tā kā no malas uz, ko mēs varētu pie citi ieraudzīt tā vai iztiesāt. Es domāju, varbūt tādi gadījumi ir, bet man liekas, ka tas nav galvenokārt par to, bet tas ir galvenokārt par to, kā mēs to apzināmies, kā mēs to kādi tie motīvi, kāpēc mēs, ja taupām, tad taupām, ja nopelnam, tad nopelnam, jo tas jau patiesību sakot nav nekas, peļams, ka cilvēks daudz pelna un daudz viņam ir naudas un tā, un es domāju, ka ir daudz tomēr bagātu ļaužu, kas nav mantkārīgi, un netrūks nabago, kas tādi būtu. Un tieši tāpēc tas ir tā, nav no ārpus redzams. Bet tas ir katram no mums, tādā brīdī, mums nav tas jāmeklē, vai tik es neesmu tā vai šā, bet tad, kad šis vārds mums uzrunā, tad drusku ir, par to jāpadomā, un droši vien nav jau tāda grēka, pie kura mēs nevarētu kaut ko sūdzēt. Un tā, ka mēs sūdzam, vai apzināti vai neapzināti, tad es domāju, tas ir tas veids, kā mēs ar to varam kaut kā virzīties uz priekšu. Ja mēs to tā kā neapzināmies, bet varbūt grēkojam, tad mēs sūdzam kā
to, kas domās, vārdos, darbos un ar nolaidību vai pat neapzināti vai apzināti darīts. Nu, un lūdzam piedošanu par to. Tikai atkal tādā veidā tas varētu būt, jo es nezinu, kā par to tā daudz varētu runāt, tikai to tik var pateikt tā, ka ar laiku cilvēks, būdams kristietis, viņš tā kā, to brīvs no tā. Viņš top no tā brīvs. Viņš mācās būt priecīgs un pateicīgs gan bagātībā, gan nabadzībā, kā apostols Pāvils saka. Un tad, kad viņam ir daudz, tad viņš arī spēja dot un kaut ko ar to darīt, un arī spēja to lietot cienīgi. Ka nav, tad nav. Tā. Ka, mācīties pietikt ar to, kas ir, vai daudzumā, vai mazumā. Tā. Es nezinu, man to ir ļoti grūti par to komentēt. Piemēram, es tā varbūt par sevi domājot, ja tā var teikt. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Ja man tagad jautātu, ko tu gribi no šīs pasaules lietām? Kā lūdzu? Jā, par to jau tas stāsts. Tad es laikam domāju, ka vismaz tajā brīdī, kad es šo jautājumu uzdodu, ka izskatās tā kā neko, nav nekā tāda, ko es varētu pateikt. Protams, ja man tagad pēkšņi vienā brīdī zustu tas, kas man ir, varbūt būtu citādi, bet dabiski, ka tas ir sāpīgi, bet vai es tāpēc kristu izmisumā un teikt, tāpēc nav vērts vairs dzīvot man? Nē, protams, ka nē. Tik traki arī nav. Tā. Tāpēc es nezinu, vai tas ir tā precīzi, ka to tā piemēra. Vēlies, ko tu gribi. Kad tu tā padomā, saka, man tā kā viss ir, no pasaules lietām kaut kādām tādām, ja? Varbūt tas ar zināmā vecumā tā vairāk tā nobriest, es nezinu, vai droši vien, ka 18 gados, ka man to jautāt, tā būtu pavisam citādi un tā, bet, kā lūdzu? Kā lūdzu? Tā ir cita lieta, es domāju, bet no mantas, mēs par mantkārību runājam, tādā ziņā, jā. Ģimene tas ir cits kaut kas, tas ir par to mēs lūdzam, tas ir labi, viss brīnišķīgi. Cilvēks, kā viņš saka, neko negrib, bet viņš skaties, vai brauc ceļojumā, pērk mašīnu, pērk jaunu drēbes, kaut ko vēl tādu, tā kā neko, bet beigās... Apauga ar visu kaut ko. Tā ir, jā. Neko nevajag, tikai... Cilvēki ir sapņā. Reiz gadu aizbrauc uz Taizemi, braukāt ar jaunākām mašīnām un telefoniem un drēbēm dārgām. Bet saprot, no otras puses arī es atceros, ka mēs vienreiz runājām par Raini, ja, kad Rainis, kad jūs bijāt pēc kaut kādas lekcijas, es tā par to atceros, ka viņš pat bagāts cilvēks būdams, ja, bet tur kaut kādā tādā šaurā grupiņā vai ko, ja, tas ir atkal tad otrādi, ja tu tā, ja bez tās sirds pieķērības, tu vari tā braukt uz to Taizemi, brauc. Jā, tur nevar sarakst, tur teiksim tā, ka mantkārīgs brauc uz Taizemi, uz Jaunzēlandi, bet tas pieticīgais brauc uz Latviju, Lietuvu, Igauniju, jā, teikt. Nav, mēs nevaram tādu sarakstu jau uztaisīt, jā. Vai sveicien mazbērniem, kas ir lieli, mazi? Mazi diezgan. Jau diezgan lieli, labi. Labi, ar Dievu palīgu, daktari, jā. Paldies. Cilvēkam tie lielāki tie mērķi tādi, jo viņš arī vairāk šiberē, lai to naudu dabūtu. Tur tā mantkārība arī var rasties. Nē, viņi var būt, ka cilvēks vai
ja, viņš teikt, tur, ja viņš saka, aizbraukt uz Taizemi, tas man ir mūža sapnis vai kaut kā. Eva, jums ir tāds sapnis? Nav, nē. Jā, man jau tas ir aktuāli, jo man jau ar to naudu visu laiku nākās darboties, tāpēc tā jautāju. Jā. Nē, es domāju, nauda ir arī atbildība un arī daudz nopūtas rada. Un tas, kuram Dievs iedod, tad tam arī tas ir tāds zināms sloks. Jo ar viņu vajag rīkoties atbildīgi, prātīgi un svētīgi, taču, vai ne? Ja nebūtu viņas, tad tas viss atkristu mierīgi varētu, daudz vienkāršāka dzīve. Bet tāpēc Dievs vienam ir devis un otram tā kā nav devis, un vienam ir tāds uzdevums, otram tāds. Tāpēc es domāju es kaut kā es tā kā sevi pārbaudīju, es vienmēr domāju, to jautājumu, ko es sev uzdevu, tā apmēram tādu. Ja ir iespēja izvēlēties paņemt sev vai atdot projām, tad pirmā izvēle cilvēkam tomēr ir paņemt sev. Un tad viņam ir jāizdara tā izvēle atdot, tā ir piepūle jau, bet sev paņemt, tas ir ļoti viegli. Es saprotu. Dabiski, arī tas ir Bet ir kādreiz brīnumaini brīži, ka nav grūti atdot. Ir brīnumaini brīži, kad ir prieks samaksāt vidam nodokļus. Tas jau ir valstiska apziņa. Pilsoniska, augsti atbildīga pilsoniska apziņa. Jā. Vienmēr sakot, ar kristiešiem notiek kaut kādi brīnumi, ar viņiem notiek. Ka viņi pēkšņi redz to, kas kādreiz varbūt ir bijis grūti vai ārkārtīgi tā, pēkšņi kaut kādā brīdī paliek pavisam viegli. Jā, tā notiek. Tā kā šis ir jautājums, kas iet caur cilvēku sirdi, un tad katrā ziņā mēs noteikti neapzināmies arī attiecībā uz šo te uz mantiskajām lietām. Mēs noteikti tāpat kā pie daudziem visiem citiem baušļiem un grēkiem mēs grēkojam, tāpēc ir labi, cik tas ir brīnišķīgi, ka mums katrā dievkalpojumā ir grēksūdz, absolūcija, svētība, svētais vakarēdiens, dievvvārda pamācība. Tā mēs pat tā kā, kurš gan apzinās savus grēkus, kā saka psalmists, pat tad, kad neapzināmies un varbūt pat neuzskatāmies par grēkiem, tomēr tajā žēlastībā būdami, mēs ejam uz priekšu. Un kad viņi atklājas, kad tur pēkšņi kaut kā ir tā, ka neuzreiz varbūt arī cilvēks var ieraudzīt to, kas tiešām viņā ir kā grēks. Bet, ka viņš ilgāk tai gaismā staigā, tad arī to Dievs atklāja savā reizē un savā laikā. Drošāk katrā ziņā, es tā domāju, būtu vienmēr sūdzēt grēkus par visiem baušļiem. Arī savu mantkārību. Jo tā ir kārība, ja tā kā visi citas kārības. Vai tu pēc tā kāro, vai tu nekāro. Tā ne pavisam vienkārši. Bet tu sapņo par to mantu, par miljonu izdabūšu, vai kaut ko konkrētu. Nē. Man tā liekas. Tev man liekas grūtāk ir nevis par sapņošanu, grūtāk ir par paļāvību. Tas ir grūtāk. Jā. Bet ir tā, ka Dievs jau pa dzīvi kaut kā izmāca arī. Kā Pāvils saka, es esmu ieskatījies dažādos likteņos. Viņam, protams, tur bija pietika 10 dzīvēm, visi tie, kas ar viņu bija noticis, bet arī mums kaut kā ar visu to, ko mēs darām un tā, staigādam gaismā, Dievs to dara pie mums. Mēs to neredzam, mēs to nevaram pārbaudīt, un katrā ziņā, ja mēs sāksim tagad pateikt, vai cik es sevī daudz brīnišķīgu pārmaiņu esmu, vai, nē, to lūdzu, nē. jā. No tā, lai Dievs žēlīgi pasargā, Bet, jo mūsu miesīgais cilvēks, viņš jau nekad tā nav brīvs no grēka, bet tas jautājums, ko es uzdevu, nav tā, ka viņš man parāda, ka es esmu brīvs no mantkārības.
Bet man tas parāda, ka šai brīdī kaut kā viņa nevalda pār mani. Tas nav tā, ka viņa manī nebūtu. Vai kaut kā tā. Bet viņa nevalda pār mani. Tā man izskatās. Bet sūdzēt, es viņu vienalga varu sūdzēt dievkalpojumā. Ja. Un Dievam. Tā neziņā. Un tad arī te otrā galā ir tas paļāvības trūkums, visas tās lietas, kad, kā tad būtu, ja tev pēkšņi viss tur tā pazust un viss tā. Bet pastieties, kā Dievs tomēr izved. Mūsu latveniem nodeg māju. Viņi izskrēja tajās drēbītēs, kur viņi bija, un to, ko viņi mēģināja pēc tam tur kaut ko tur atrast un dabūt, tas viss bija nelietojams un nekam nederēja vairs, jo tas bija salaistīts un sasmirdis un apdedzis un tā. Dievs par viņiem gādāja. Protams, ka tas bija šausmīgi un briesmīgi, bet kaut kā Dievs tā, viņš dod, viņš palīdz. Atcerieties, ka mēs jau esam tikai viesi šeit. Tā ir. Bet es teikšu tā, ka tā ir lieta, kas mūsu svētapšanā, mūsu ticības dzīvē, viņi kaut kā veidojas. Staigāsim gaismā. Mācīsimies, kā gaismas bērni dzīvot un darīsim, būsim mūsu debes tēva atdarinātāji. Un Kristus mūsu brālis mums tā neziņai paraugs ar to, ka viņš Dievam labi patika tieši tad, kad viņš savu dzīvību atdeva par mums. Pie tā paliks.